Es varu atbildēt, ka jā. Man ir pusmiljonu algas, tā kā es parādnieks. Bet tur mana deklarācija ir cits jautājums. Vēl viena. Tur ir tā, ka mans, no šitī deklarācija, kā tagad ir, man arī cilvēki parādasies, ir parāds, ka viņi man, piemēram, 2 miljonam. Un tas ir svaru, no kur un kura vieta atdot. Un es nevaru šodien atbildēt, ka no kura auga. Man ir no kura vieta atdot. Mana viedoklis jā. 100% kā jā. Jūs zināt, man bija laime 9. gada pastrādāt ar citiem cilvēkiem, kas tādā mums Daugavpilī, tas bija cits operators, ja es tagad varu pateikt. Tā kā bija pie viņiem, ļoti bija labi, bet tā kā mums tagad Daugavpilī, tā kā šodien teica mani kolēģi, pagājušie 4 vai 3 gadi viņi tagad strādāja, man nav vārda. Un es varu pateikt, vajag iet un parunāt ar visiem iedzīvotājiem. Es domāju, ka visi atbildēja to, ko mēs tagad šodien teicam. To, ko Daugavpilī šodien ir, es domāju, ka vajag visiem žurnālistiem, kas šodien ir, vajag iet no iela un paskatīties, kas mums tagad ir. Un nevajag tālu iet. Šeit netālu jūs redzat, kas mums ir. Un es teicu, jā, ar abiem rokām jā. Es teicu tā, ka mēs darīsim to, ko mēs darīsim 9. gada un to, ko mēs bijām pirmā reize. Es tagad runāju, ka visiem iedzīvotājiem mēs ieviesim bezmaksas braukšanu pilsētā. Tagad mēs izdarīsim par 10% palielināsim algas pašvaldības darbiniekiem. Un vēl es gribu pateikt, tā, ko jūs tagad prasat, kā mēs to izdarīsim. Mēs bijām pirmie Latvijā, ka mēs izdarījām 2001. gada visiem pensionāriem bezmaksas braukšanu. Un mēs to izdarīsim. Varu pateikt tā, ka runāja visiem mani kolēģi, ka jā, Daugavpilī lidostu vajag reģionālā. Bet jūs zināt, es domāju, ka mēs nedomājam nekādu naudu ne Eurofondiem, nekādiem pašvaldībām. Es domāju, vajag strādāt tā, kā šodien strādā Liepājā. Mēs visi zinām, kur viņi tagad saņem naudu. Un vajag runāt tikai ar vienam investoram. Tas ir ķīnieši. Un es varu pateikt visiem iedzīvotājiem, ka tas ir viens variants, nav nekādu franču. Es tagad dzirdu, mani kolēģi agrāk teica, ka tagad būs no franču, Vācija cilvēki, kā mums palīdzē. Es domāju, šodien vajag runāt tikai ar ķīniešiem. Viņam ir interesi, un es domāju, lidus tam būs. Es arī varu pateikt, ka, diemžēl, ka mēs tagad pēdējie 4 gadi ļoti daudz pazaudējam naudu. Pagājušā gada decembra mēnesī, kad mēs pieņemam budžetu, es runāju ar Kasparu Gerhardsu un prasīju viņam, kas noticis, ka Daugavpilī pašvaldība tik maz saņēma naudu. Atbildēja tikai viens bija. Nebija tehnisku projektu, jūs neko neizdarat. Un tas bija tā, ka mēs saņemam tik naudu, cik mēs izdarām projektu. A tas bija 2005 vai tur es neceros. Eiro. Es šodien zinu, ka dotācija ir no autobusu parka 300 eiro. 300 eiro. Bet es tagad uzzinu, ka mēs tagad skaitām, piemēram, vajag kādiem 1 miljonu. Un es varu atbildēt, mēs saņemam šitie naudu no budžeta. Mums šodien budžetē ir, cik es zinu, tagad 100 miljoniem. Es domāju, ka nevaram būt tā, ka mēs nesaņemam 1 miljonu dotāciju. Un vēl, tagad ir Tallinna un Rezekne tagad strādā. Visi, kā mēs tagad agrāk teicam par visi uzdevumiem, mēs visi to izdarām. Visi cilvēki par to zina. Es tagad gribu pateikt, ka mēs izdevām jaunas darba vietas. Mēs bijām pirmie Daugavpilī, kas mēs izdarām vienu rūpnīcu. Viņš šodien šitais rūpnīca tagad strādā. Otra, ko mēs tagad teicam par uzņēmumu, mēs tagad piesaistīsim investorus, to, ko es teicu. Protams, ka mēs strādāsim ar sociālo programmu, un es gribu pateikt, ka visiem tagad partijām ir galvenais jautājums sociālā programma. Bet pareizi šeit teica, ka vajag strādāt un risināt problēmu. Es domāju, ka šitiem naudiem, kā mēs tagad pašvaldības iedot šitiem cilvēkiem, mēs nerisinām problēmu. Un es domāju, ka vajag šodien domāt ne tikai par veciem cilvēkiem, par senioram, un vajag domāt par šitiem jauniem cilvēkiem. Mēs ļoti labi visiem zinām, ka cik daudz cilvēkus
aizbrauc ārzemju, vai mēs gribam tagad, vai viņi atgriezās, mums vajag savu sociālo programmu arī domāt par šitu jautājumu, un vajag padomāt, ka vai šitiem cilvēkiem atgriezās. Šodien es varu atbildēt, ka tas bija zemnieku taktika, vai Daugavpilī iet ar 2 sarakstām, un es domāju, ka būs ļoti labi, ka, piemēram, Barševska kungs dabūja 5 vietas, mēs, piemēram, dabūjam 3 vietas, un būs 8 kopā, un būs jauna valda, un es apsveicu jūs!